rīta sesijā notika 3 Baltijas valstu par ekonomikām un enerģētiku atbildīgo komisiju sēdi, tāpēc es šajā konferencē sveicu arī deputātus no Lietuvas un Igaunijas parlamenta, arī Lietuvas enerģētikas un transporta viceministrus, un mēs arī pārunājām vairākas lietas, ko ministrs prezidents tikko akcentēja, gan augstspriegumu tīklu savienojumu, geogrāfiju, hibrīdu apdraudējums, protams, arī atomenerģētikas attīstību, kur Igaunija spēr pirmos soļus modulāro atomreaktoru virzienā, kur Lietuvai, protams, ir vēsturiskas tradīcijas šajā jomā, un, protams, arī Latvija turpina šim jautājumam padziļināti sekot. Es mazliet gribu iezīmēt mūsu konferences dienas kārtību. Es domāju, ka būs ļoti interesanti arī starptautisko ekspertu dalība bagātinās šo konferenci. Sāksim mēs ar Starptautiskās enerģētikas aģentūras izpilddirektora ziņojumu analīzi par tuvo austrumu konflikta ietekmi uz Eiropas un mūsu reģiona enerģētiku. Tad mums būs 2 darba sesijas. Pirmajā darba sesijā ar 2 paneļiem mēs skatīsimies uz šiem noturības un energodrošuma jautājumiem. Mums pievienosies gan Vācijas, viens no augstsprieguma tīkla operatoru pārstāvjiem, gan Somijas Fingrid pārstāvis. Tie mums sniegs ieskatu par šo valstu attīstību attiecībā uz sistēmas drošumu, attiecībā uz atjaunīgo energoresursu jaudu palielināšanu, uz enerģijas portfeļa līdzsvarošanu, arī viena no lietām, ko ministrs prezidents tikko akcentēja. Un, protams, arī runātāju vidū, paneļa debatētāju vidū būs arī Latvijas vadošie enerģētikas eksperti, lielo uzņēmumu vadītāji. Es domāju, tā būs tiešām interesanta diskusija. Un visbeidzot, otrajā sesijā mēs pieskārsimies arī vienam ļoti svarīgam jautājumam, kas ir tieši saistīts ar mūsu visu sabiedrību noturību, rīcības spēju, arī apdraudējumu gadījumā, arī enerģētikas kontekstā, arī uz mūsu spēju reaģēt uz dezinformāciju kā vienu no hibrīda kara elementiem. Un tā būs vairāk tāda politiska diskusija. Tur mēs esam aicinājuši 3 Baltijas parlamenta pārstāvjus jau tādai politiskākai diskusijai, arī kas ir politiķa loma, lai sargātu sabiedrību no dezinformācijas riskiem, kas, protams, rada draudus arī mūsu kritiskajai infrastruktūrai, tostarp mūsu enerģētikas infrastruktūrai. Ir viena institūcija, kas ir pelnījusi īpašu pateicību par sadarbību šīs konferences tapšanā, kas ir likus lietā arī savus starptautiskos kontaktus, lai bagātinātu šīs dienas dalībnieku loku. Gribu pateikt lielu paldies Klimata un enerģētikas ministrijai, gan saturiski, gan konferences organizēšanas gaitā sniedz mums lielu atbalstu.